Tautstērpiem, tad jūs speciāli viņus veidojat, un tas ir, jūs paši taču rokā neveidojat, vai ne viņus? Nē, nu būtu jau ideāli, ja tā būtu. Diemžēl Sibīrijā, es saku, izved manu ģimeni, un arī tie tautstērpi pēc vecākiem bija, tas viss aizgāja zūdībā. Bet šie tautstērpi konkrēti mums no Dobels valsts ģimnāzijas. Mēs viņus īrējam, purinām, lāpam, no kodēm izveidinām, jo viņi viņus nelieto. Tie ļoti skaisti 19. gadsimta tautstērpi, ko tā savukārt viņus iegādājās Lietuvā. Un es priecājos, ko tā ļoti veci, jau teikt ļoti veci, arī tā ir mana skolotāja, bet viņai tāds ļoti jauks tā krāsa salikuma, kā lai saka, tas viņai bija izvēle krāsās, jā, tās ir ļoti košas un pievērš uzmanību. Rīgai bija 800 gadu jubileja, mūsu ārzemnieki filmē domāja, ka mēs esam latvieši. Un man nācās angliski un vāciski viņiem skaidrot, ka mēs esam Latvijā dzīvojošie lietuvieši un šie tautstērpi. Un viņi bija izbrīnījušies, vai, un tik skaisti tautstērpi. Jā, varbūt esam koši pamanāmi. Jā. Kartupeļi, kā saka, misoti un sarīvēti. Mašīnas ir speciāli, kur īvie kartupeļu stādas, jā? Un tad, ja gribi garšīgus, jāpieliek vārītus kartupeļus. Pie tās mīklas kartupeļo šitās masas, jā? Pa priekšu izspied kartupeļus. Jā. No sākuma zaļus kartupeļus? Jā, zaļus pēc tam vēl vārītus? Tā, pa priekšu tā rīvēt kartupeļus, iespiest to masu, lai viņi tādi stingri, tas ūdens nebūtu vairs. Suliņiem. Jā, lai tas ule nebūtu, un tā var pielikt, ja gribi kartupeļus vārītus, nedaudz pārāk. Nu, kā masa, kā garšo pašam, vispār ļoti garšīgi. Un tā var tas likt, ir, ja kā gribi, bet es negribu. Piemēram, man ir mīkli šitā, man nav likt cit nekad klāt. Tāpēc man garšo, kad viņi ir tādi cieti. Bet kā mīksta virs. Iekšā var taisīt malto gaļu, var spēkīti sagriezt ar sīpoliņam likt iekšā, var biespienu taisīt. Nu, kā vēlas? Savu jau droši vien pat pastāstīja. Jā, stāstīja, jā, ka tas ir apmēram 13. gadsimta zemgaļu tērps. Jūs ziniet, ka zemgaļa kādreiz tika padalīta uz pusi. Viena daļa palika Latvija, otra daļa palika Lietuva. Kādreiz viņa bija ziemeļos Daugava, atdūrās pret Daugavu, dienvidos pret Ventu. Šite vakaros viņa atdūrās pret Spārnu ezeru, un tur austrumos Gostagaļis ir tāds. Nu, un zemgaļi saplūda. Šitā puse ar latviešiem, šitā puse, tā puse palikusi ar lietuviešiem. Bet ir tāds vēsturiskais fakts, kuru te mūsu novadpētniecības cilvēki ir izrakuši. 1895. gadā bija pirmais cara Krievijas iedzīvotājs sarakstīšana gāja. Tad Pārsvaļu rajonā Lietuvas pusē vienā sāģē, es tagad aizmirsu, aizkrita man, kā viņu tur sauca, tie cilvēki, kas tur dzīvoja, viņi nenosauca sevi ne par latviešiem, ne par lietuviešiem, viņi nosauca sevi par zemgaļiem. Un tas bija tikai 100 gadus apmēram, nu bišķi vairāk atpakaļ. Tātad jūs saprotiet, cik tomēr tā vēsture kaut kā
tās leģendas, tā cilvēka apziņa, kad viņš ir pieder tai tautai tieši. Cik ilgi viņi saglabājās. Es arī uzskatu sevi par zemgaļieti. Tāpēc, ka nezinu, kāpēc, kad es ieraudzīju Tērveti kādreiz, tas bija tālajā 57. gadā pagājušo gadsimteni, tad es sapratu, ka es nedzīvošu nekur citur, tikai Tērvetē. Un tad man tas sapnis piepildies, kad man bija 27 gadi jau, un es te tiešām jūtos ļoti labi, un šī tērpa es tiešām jūtos ļoti labi. Te ir pūrs, jā, zonītei, tur ir tāda josta. Lietus līdz mēs nevarējām visu izlikt. Tā ir mana 50 gadu dzimšanas diena lietuviešu austa josta. Liekamas sēgas un adījumi. Man tādu. Pat cik 21. lietuviešu. Tad mums vēl ir vīru jostas austas. Tādas te. Čia jūsu austas? Tevs mums davanotas, bet vīriškas. Tas ir mans vienīgais zvielīts, kas ir atnācis no Sibīrijas, atgriezies mājās. Tas ir vecmāmiņas roku darbs. Viņš austs un atkal zemgaļu sarkanājs, jā. Višoms ir zemgaļiem raksturīgi. Visi bildīgi. Jā. Žagars pilsētas mērs, tāda sieviete mērs, bet Stase Eidukiene. Viņai vārds, ja. Tas kolektīvs, kas atbrauc pie mums ciemos, tā jau izstāstīja veci draudzība 12 gadu garumā. Jonišķu pilsētas un Žagaras pilsētas, Dobels Lietuviešu kultūras biedrībai ir veci draugi. Un, protams, šoreiz ir ļoti jauks mirklis, jo, kā redzams, interesi ir liela un arī pilsētas mērs ir atbrauc. Bez pilsētas mēra atbalsta, jo šis kolektīvs uz to Latviju un uz to Dobeli tik bieži neatbrauk. Un, protams, ka viņai ļoti liels paldies, bet viņa saka, ka viņa ir ļoti priecīga, ka viņa Tērvetes novadā, Latvijā, netālu no Žagaras, dzird šo lietuviešu valodu, lietuviešu dziesmas, un ka mēs esam labi draugi.